Man pamudināja pirmkārt tas, ka es ļoti personīgi ņēmu notikumus Ukrainā. Jau 14. gadā es jau biju gatavs stāties zemesargos un zvanīju uz aizsardzības ministriju, ko darīt un kā būt. Un man nomierināja, teica, lai es palieku savā vietā, ka viss būs labi. Bet tagad tādu iespēju es uzzināju par rezerves mācībām. Sapratu, ka tas ir darāms. Un plus vēl es diezgan aktīvi biju iesaistīts Beļģijā atbalstam Ukrainai. Ukraiņiem pie mums ir ukrainietis dzīvoja divas un no pirmajām, kā saka, pieredzes zinu, kas tur notiek, un es negribētu, lai Latvijā kaut kas tāds būtu. Pašā sākumā atbraucot, bija tā kā stress mazliet, bija bail, nezināju, ko gaidīt, bet tad jau, piemēram, pirmajā dienā mums bija dažādas instrukcijas par drošību, par, piemēram, mēdījiem. Un tā ļoti lēna, kā sākums bija tāds lēns un tāds raids, nebija uzreiz tā kā viss smaga artilērija vai vēl kaut kas tāds. Un tad tālāk mums bija ieroču apmācība, bija pirmās palīdzības arī šis kurs. Un es teiktu, šī informācija pirmkārt ļoti interesantā veidā tiek pasniegta, ir ļoti daudz praktiskais, tīpaši bija pirmās medicīniskajā palīdzībā. Un tā informācija arī dzīvē noderēs noteikti. Piektdiena sanāk mums bija piešauta tikai no 25 metriem. Pašā sākumā, tā turot īsti ieroci ar munīciju, bija stress, bija bail, ka kaut kas nesanāks un tā, bet instruktori ļoti mierīgi paskaidroja, mēs vēlreiz izgājām visam tam cauri, visas komandas ir ļoti skaidrs. Un tad pamazām bija ļoti labi. Man ļoti patika šī gan piešauda, gan arī šodien, kas nāks vēl tālāk. Instruktori uzreiz var teikt, ir ļoti profesionāli. Esmu neteikšu patīkami pārsteigts, bet apstiprinās tas, ko es jau zināju. Uz viņiem var paļauties, viņi ir ļoti zinoši, viņi ir pretim nākoši. Tajā pat laikā mums šeit ir zināma disciplīna, bet viņi ņem vērā, ka mēs esam civilisti, un tas nav varbūt tik stingri, bet attiecības mums, es domāju, labas arī savā starpā. Man ļoti paveicies ar savu nodaļu. Es domāju, tādu dažādu profesiju cilvēku plejādi, diez vai kaut kur savādāk būtu tā ikdienā iespēja satikt un tik cieši būt kopā. Es noteikti teiktu, ka nevajag baidīties. Te nav nekas šausmīgs, nevienam neko nedara pāri. Ir vienkārši tas jāgrib un jābūt drosmīgiem pieteikties, un tad tālāk viss būs labi. Un, tas arī tas galvenais ieteikums ir. Tur nevajag neko pirms tam baigi gatavoties, un tā vienkārši vajag saprast, kāpēc te braucu un ko es ar šo pēc tam varētu darīt.